Man ir divus aspektus šiem te. Viens ir pieredze, un skaidrs, ka viss grāmatas saka, līdz 7 gadiem bērns ir Dievs, līdz ar to viņš ir Dievs. Ja? Taču realitātē mēs tam dieviņu ieliekam tādā kastītē līdz 7 gadi, kad no viņa tur maz kas ir palicis pāri. Un no 7 līdz kaut kādi 16 tur mums kā tēviem, tad, ja tas ir puika, tad tur ir ārkārtīgā disciplīna. Es to neizdarīju, bet es varu padalīties. Ja. Bet atkal ir tas humors, kad jaunieši, jebkurš cilvēks tā vai tā grib iet ar savu pieredzi. Ja, un vēl viens ir no astroloģijas ļoti interesants instruments, ko es agrāk nezināju, bet ko mēs arī savās attiecībās ļoti skaidri redzam, ka pirmais bērniņš, ja teiksim, viņš ir puika, tad viņš ir sievas bērns, kur sievai jābūt, kā saka, sliktajam policistam un vīram jābūt labajam. Un otrādāk, ja pirmā ir meitiņa, tad tētim jābūt sliktajam policistam un mammai jābūt labai, lai neveidotu uz pāri konflikti.